Šajā reizē mēs rādījām jums Life Experience, kas ir šie te speciālie kompānijas organizētie ceļojumi priekš klubu biedriem. Tā šajā gadījumā būs cits rezervācija. Tas ir tieši tas pats, ko mēs darām Bookingā. Labi, tātad es eju iekšā platformā. Tātad viesnīcas, lidmašīnas, automašīnu nomas, transferi, kruīzi, Life Experience, Lifestyle malls, kurorti, zemes transports. Aktivitātes, dzīvokļi, biļetes uz pasākumiem, flash deals, tie ir ļoti izdevīgi piedāvājumi un klubu piedāvājumi. Par klubu piedāvājumu es domāju, ka mēs nākošais stāstīsim, bet šoreiz tad mēs apstāsimies viesnīcā. Uz kurien braucam? Vai braucam uz Parīzi? Braucam uz Parīzi. Kurš grib uz Parīzi braukt? Lidojam uz Parīzi. Mēs ar Ingu Parīzē bijām. Jā, Parīz. jā. Īsnībā ļoti skaista pilsēta. Kurā datumā mēs lidojam? Vai braucam no 1. līdz 8. oktobrim. Vienalga, kādu jūs tur datumu uzliktu, tas apmēram plus mīnus to pašu arī radītu. Protams, ka viesnīcām cenas ir visu laiku šūpojās, tāpēc, ka tas ir dzīves tirgus, jā, bet nu plus mīnus viņš tomēr kaut kur turās pie tām cenām aptuveni. Tāpat tās kā lidmašīnas, skaties, vienu dienu man maksā 100, otrā dienā 250, jā. Nu, principā tā. Kaut kā līdzīgi arī ir ar viesnīcām. Bet vienkārši, lai jūs saprastu, kāpēc šeit ir izdevīgi būt arī vienkāršam ceļotājam. Ne tam kluba biedram, kurš šeit var būt tās par klubu stāsta citiem, bet vienkārši tieši tāpatās, kā jūs plānojat kaut kur savus ceļojumus un meklējat viesnīcas kaut kādās citās platformās, jums viennozīmīgi vienkārši ir izdevīgi to pašu viesnīcu paņemt šeit. Kāpēc? Tieši to mēs arī tūlītās jums rādīsim. Tātad mēs varbūt es varu ātri pastāstīt tiem, kas vispār nezina par šo te klubu. Tātad šis klubs saucās Pats klubs saucās MWR Life, kas no angļu valodas ir šie te trīs burti making real, kas, protams, angļu valoda, tas ir īstenos sapnis realitātei. Tas ir tātad klubs, kuram piedara platforma Travel Advantage. Un uz šīs te platformas tad ir absolūti viss, kas jums ir vajadzīgs, tad, kad jūs dodaties ceļojumā. Pār ļoti izdevīgām cenām. Vienalga vai tās ir viesnīcas, vienalga, kaut vai ekskursijas, ja jums nebūs tas aģentūra uzcenojums, jums būs tiešā cena, kādu dod tas pakalpojums sniedzējs. Tātad mēs tagad par viesnīcām. Viesnīcas. Tātad šeit mums parādās pēc procentiem izdevīgākie piedāvājumi, kas ir viesnīcā šajā platformā, bet te mēs pēc cenām arī varam skatīties, tāpēc, ka šeit var uzlikt lielākā procentu ekonomiju. Te var uzlikt lielākā dolāra ekonomija. Mēs varam uzlikt cenu no zemākās uz augstāko, no augstākās uz zemāko. Un tieši tāpatās, kā mēs to darām, kad mēs meklējam viesnīcas bookingā. Tad mēs varam uzlikt arī viesnīcas, konkrētas viesnīcas nosaukumu. Un mēs te arī varam uzlikt pat zvaigznēm, kādas mēs zvaigznes gribam. Mēs varam uzlikt, vai mums vajag brokas, vai, nu, ja mēs gribam brokas, tad brokas iekļauts, vai brokas un vakariņas iekļauts, vai tikai istabu mēs gribam. Te var paskatīties rādījusā, kādā rādījusā, kas tur kur atrodas. Interešu vietas konkrētās, ko mēs tur varam redzēt. Nu, Parīzē ir tiešām ko darīt. Ja jūs tur neesat bijuši, viennozīmīgi aizbrauciet. Tā ir fantastiska pilsēta. Tieši pateicoties šim klubam, mums ar Ingu bija jādodas ceļojumā uz Parīzi. Spiestā kārtā. Jā, tā. Īstenībā, nu nespiestā gluži, ne gluži spiestā, bet bija tā, ka tad mēs, kad pirms 5 gadiem iepazināmies ar šo te klubu, mēs tieši tāpat kā jūs, tagad droši vien, kuri klausās un vēl neko nezina, domājam, jābrauc skatīties, kas tas tāds ir, tāpēc, ka tur bija ļoti liels starptautisks kompānijas pasākums. Bet ja mēs tagad salīdzinām pirms 5 gadiem, tas mums jau tad likās milzīgs mērogs. Pareizi, ka tad, kad mēs Jā. aizbraucām, mums likās, ka daudz tur cilvēku. Un tas, nu, principā mēs braucām, lai mēs varētu tālāk citiem stāstīt, pārbaudīt, kas tas ir. Tieši Bet tā. šogad mēs brauksim uz Stambulu, kur mēs, man liekas, salīdzinot ar to, kur mēs bijām Parīzē, vismaz, nezinu, 10 reizes vairāk mēs būsim.
ir mainīta lokācija tikai tāpēc, ka pieprasījums bija tik liels, kad šī pasākuma organizatoriem, arī tātad Jonijam Ašarovam, bija jāmeklē jaunas telpas, lai visi varētu tur nonākt. Jā, jā, jā. Tātad maksimāli vislielākās telpas, kādas bija iespējams dabūt Stambulā, būs šis te pasākums šogad, oktobrī, kur mēs dosimies arī no Latvijas diezgan daudz. Tātad skatāmies. Jebkurā gadījumā mēs varam arī uzreiz paskatīties, vai sakiet, kur jūs gribat apsties pie kuras. Nu, Jo Parīzē patiesībā cenas ir lielas. Parīzē nav mazas cenas. Ja mēs piemēram kaut vai nu, trīs zvaigznes, ir ok. Mēs īstenībā arī pagājušajā, tad mēs arī bijām, man liekas, trijās zvaigznēs. ņem to pašu, kaut vai reku to villu, kas bija ap 1000, tur kaut kas bija virs 1000. Villa. Jā, rekur villa, rojāle, Montroisis kaut kāds. Un, jā, 1545, it kā tā regulārā cena, tagad 939. Vai nu istabiņu vienu pašu, vai nu ar brokastīm iekļautām. Caurmērā jau lielākoties ir visiem piedāvājumiem ar brokastīm šādās te vietās. Ok, tātad mēs, piemēram, izvēlamies Questing Club. Tagad skatāmies, kas notiek tālāk. Mums rāda cenu 1029 eiro. Bet tā Mhm. nav gala cena. Iesim tālāk, skatīsimies, kāda būs gala cena. Tātad, kāda šeit ir priekšrocības? Tad, kad mēs rezervējam viesnīcu, mēs varam norakstīt daļu no lojalitātes punktiem, un mēs atpakaļ saņemam cashbacku. Tieši to es arī gribu parādīt. Lojalitātes punktus šajā gadījumā mums rāda, ka mēs varam norakstīt 37 lojalitātes punktus. Man, piemēram, lojalitātes punktus kompānija vienkārši dāvina. Tas nozīmē, ka, ja, un tālāk es vēl saņemšu cashbackus atpakaļ. Cashbackus mums šeit rāda, tad būs kaut kādi $13. Tā tad arī to es vēl saņemšu atpakaļ. Ja mēs pieskaitām to visu kopā, tad principā man ir kaut kādi 50 eiro vēl mīnusā. Ja, un gala rezultātā šī te summa ir jau 1028. Tas rajons baigo lomu nespēlē. Mēs tāpatās no viena gala līdz otram visu laiku kursējām pa visu Parīzi. Visas tās dienas, kamēr mēs tur skatījāmies, viss ar kuģīti, tur baigi forši pa upi var pa punktiņiem apstāties, izkāpt ārā. Un tur ir baigi forši, man patīk tas, ka pa to upi peld. Tas ir tāds tā kā viņiem transporta līdzeklis, un tas bija kolosāli. Transporta līdzeklis, tā kā mēs katrā pieturā varam izkāpt un iekāpt. Ja tu nopērci biļeti uz konkrētām, vai bija, man liekas, vai nu uz dienu, vai uz stundām, mēs kaut kā tur pirkām, un tu izskaties kaut kādu vienu objektu, atkal kā piekšā kuģītī, brauc uz nākošo, tas man baigi patika. Tātad, kas mums šeit ir? Mums ir jāuzliek šeit tātad 1. oktobris. Bet, nu, Parīzi noteikti tur ir jābūt. Mēs arī daudz ar kājām īstenībā izstaigājām. Tas tur Tātad es vajag. uzliku tātad tieši tāpatās, kā tur 1. līdz 8. oktobris bērni man nevajag, bērni ņemsim nost. Tātad cena šeit man ir 1000. Nu, 1028. Bookingā par to pašu viesnīcu es būtu samaksājusi, cik tur rādīja pusotras, jā? Tad man ekonomija ir kaut kādi 500 eiro. Nu, Mm. jā, vairāk kā 500 eiro. 520 sanāk. Tā kā mēs varam tāpatās tādā pašā veidā iet un skatīties vienalga, ko arī vēl citu. Barcelona, piemēram, arī noteikti tā ir tā pilsēta, uz kurien jums noteikti arī, labi, paņemsim šitien, noteikti rekomendēju aizbraukt, ja jūs tur neesat bijuši. Tāpēc, kā arī fantastiska pilsēta. Un arī pateicoties klubam, mēs bijām uz Barcelonu. Arī spiestā kārtā. Spiestā kārtā bijām uz Barcelonu. Jūs. Es vēl ne. Es vēl ne. Zini, kā vispār baigi forši, ka tev spiestā kārtā ir jābrauc kaut kur. Jā, un mēs taču īstenībā, nu,
izlēmām, kad mēs bijām Barcelonā, ka mēs noteikti tur atgriezīsimies. Atceries? Tā kā mēs arī noteikti Obligāti. atgriezīsimies. Jā, tā ir vieta, kur es gribu atgriezties, un Spānija Es ir man arī tā tur vieta, kur es gribu gribu dzīvot. atgriezties viennozīmīgi. Tā ir tā vieta, kur Monserrata kalnā es noteikti gribu pabūt daudz ilgāk nekā mēs tad bijām. Tur tā kā var staigāt un staigāt, tur tā kā pasties, cik tur staigāja pa tām takām. Mēs tur braucām, viņi tur. Starp citu, Nē, nē, Monserrata nē, kalnā, nē. ejot pie Melnās Madonnas, kad ievēlaties vēlēšanu, pirmkārt padomājiet, ko jūs tiešām vēlties. Un es varu teikt, ka šī vēlēšanās man ir piepildījusies. Piepildījusies. Nu, super. Super. Apsveicam. Jā, tur ir noteikti jābūt. Barcelonā arī tās cenas viennozīmīgi nebūs super-puper lētās, bet, nu, protams, jūs varat arī atrast nedaudz lētākas. Bet citiem patīk skatīties nevis uz lētumu, bet citiem patīk skatīties uz komfortu. Tāpēc, protams, arī tad, kad mēs kaut ko skatāmies, mēs, protams, arī izlasām, nu, labi, pieņemsim. Izskatās normāls gults. Paskatīsimies, kāda tā Jā. viesnīca ir. Ko, nē, Īsnībā, tur, kur mēs ar Ingu bijām, man skatos. tā viesnīca ļoti patika. Tur Jā, bija man arī. ļoti, ļoti liels balkons. Mhm. Šodien kaut kas tāds nē. Bet mēs toreiz, protams, arī meklējām. Šitajās noteikti arī negribētu. Man nepatīk viņa. Man Man neuzrunā. nepatīk. Kaut kas, Jā, bet, protams, kad ir jāmeklē un jāskatās un jāložņā, un ja tev jums pašam patīk, tad jūs viņu skatāties. Ja jums nu, nepatīk, tad rekord to. ejiet uz nākošo. Oh. Bet milzīgi liels balkons. Mums bija tā kā istaba. Jā, bija Un, baigi labi. jā, reāli man patika tā viesnīca pat par sevi bija baigi foršā. Un tad mēs viņu, protams, arī rezervējām caur mūsu platformu. Nu, mūsu viesnīca Zinga toreiz bija smukāka, ja kas. Jā, Bet es Ar neatceros, kā tādu viņu sauc. es arī vidēja neatceros, baigi līmeņa jāmeklē. izskatās. Nu, jāmeklē, protams, ka te ir jārokās un jāstaigā tieši tāpatās, kā jūs, kad ejat bookingā, esat nolēmuši kaut kur braukt. Jūs Paskatīties, noteikti kā. tur dienām meklējat un staigājat, kādu viesnīcu jūs tev varētu gribēt. Bet Mm. man vispārībā šī tā patīk. Jā, ejuši to, šito es arī Jā, skatos. šitā ir baigi foršā. Jā. Nu, re, nu, vat šitādā jau es gribētu būt. Mhm. Jā, šitādā jau točnē es gribētu būt. Nu, te jau ir forši. Nu, jā. Jā, un man arī patika Barcelonā, ka varēja nopeldēties. Nu, Inga gan nopeldējās agri. Tu nu paskatījās, kā Inga peldās, jo man likās, ka vajag augsts ūdens. Jo mēs bijām martā. Mēs bijām tieši pirms pandēmijas. Kas tad sanāca? Jā, 19. martā mēs pēdējā dienu trāpījām apakaļ Latvijā, kad teica, ka taisīs ciet. Pēdējo dienu mēs trāpījām. Jā, labi, šitā viesnīca man baigi patīk īstenībā. Tā, nu te arī ir uh, istabiņa viena pati, breakfast included. Nu, breakfast mums tad ņemam breakfast. Nu, breakfast it kā vajag. Tad, kad Vajag, tu vajag. Vajag. pamosties, sataisies, Noteikti vajag. paēd, un tad tu vari doties, jā. Tātad te mēs, kas mums šeit notiek? Šeit mēs varam norakstīt arī 45 lojalitātes punktus, un te mums ir travel kredīta punkti, rekur pat parādās, ja mēs ņemam eiro, tad tie būs vēl -8. Tātad rezultātā, nomīnusojot nost šos te lojalitātes, man ir nevis 500, 5578, bet 5532. Un travel kredīta punkti man ieskaitīsies tad, kad es jau tajā viesnīcā jau būšu to viesnīcas pakalpojumus izmantojis. Tikko es no viesnīcas izrakstos ārā, man uzreiz kabinetā šeit parādās travel kredīta punkti. Ja? Viņa neparādās pie pirkuma, viņa parādās tad, kad tu esi jau bijis viesnīcā un to. Tad man arī tur parādīsies šie te, nu, principā, Nu jā, pēc tam, kad tu esi izmantojis šo te dolāru pakalpojumu, desmit. tad kompānijā atskaita travel kredītus atpakaļ, jā. Mazums tu neaizbrauks. Jā, Nē. nu, protams, ja tu neesi izmantojis, tad viņi tā atpakaļ neko nesūtīs. Nē. Lojalitātes punktus tātad nesūtīs. Paskatāmies, tātad. Nu, jā, te ir cena tikai divreiz vairāk. Opā.
tikai 2 reizes vairāk, un es pat nezinu, vai tur ir brokastis iekšā vai nav iekšā ploka, bet nav svarīgi, tur, ja viņas arī būtu Bet vai tur nebūtu, tur jāstāsta arī, maza kāds tur atšķirība. tas Tātad, būs. principā, nu, jūs paši varat saprast, re, kur ir viena cena, kas ir bookingam, un re, kur ir otra cena, kas ir travel advantage cena. Un tur vienkārši ir pašam jāsaprot, vai jums interesē lētāk pirkt to viesnīcu, vai jums tas galīgi absolūti neinteresē. Nu, viesnīcas mums ir visā pasaulē, vairāk nekā 2 miljoni. Mēs varam skatīties vienalga, pa kurām vietām iet. Visur jūs atradīsiet apmēram tieši to pašu, ko es šobrīd rādīju, vienalga, vai tā ir Balī, vai tas ir Puketā, Taizeme, vai tas ir, nu, kur tur vēl kāds grib aizbraukt. Tas pats, pilnīgi tas pats būs visur. Ņujorku, es, piemēram, arī bišķiņu paskatījos Ņujorku. Tā kā es Ņujorkā pati nodzīvoju 6 gadus, es tā paskatījos viesnīcu, es pat zinu, tur tās viesnīcas cenas. Un man bija baigi interesanti tā paskatīties paložņāt. Super, super, milzīga liela atšķirība šeit Travel Advantage platformai no Bookinga. Un tagad es pastāstīšu, no kurienes rodās šīs te cenu atšķirības. Cenu atšķirības rodas, skatieties, vai klausieties. Tad visā pasaulē ir milzīgs daudzums ar viesnīcām. Ir tirgotāju platforma, kur ir šis te viss viesnīcu tīkls sakopots, un Bookings no viņam nopērk šīs te visas viesnīcas. Protams, viņš tālāk uzkrāmē savējo uzcenojumu. Viņš uzkrāmē visu mārketingu, ieskaitot reklāmas, ieskaitot visus izdevumus, kas saistīti vispār, nu, teiksim, viņam pašiem peļņa taču liela vajadzīga, tātad reklāmas, visi izdevumi, kas vispārējie vēl visi izdevumi ir. Un rezultātā par to maksājam mēs, un reku ir tā cena, kuru maksājam mēs. Bet kāpēc mums būtu jāatstāj nauda Bookingam? Tikai par to, ka viņš reklāmas liek iekšā, par to, ka viņš uzliek savu milzīgo uzcenojumu. Ja? Mēs varam to pašu nopirkt šeit. Kāpēc šeit ir tā mazākā cena, ir daudz mazāka? Tāpēc, ka kompānija uzliek ļoti mazu uzcenojumu, viņi nedrīkst nelikt, tāpēc, ka viņi strādā legāli, viņi maksā nodokļus, un viņai ir jāliek uzcenojums. Bet, ja salīdzinām ar Bookinga milzīgo, viņi uzliek pavisam mazu šo te uzcenojumu un netērē nevienu centu uz reklāmām. Nevienu centu netērē uz reklāmām. Tie, kas ir saistīti ar reklāmām, apmēram stādās priekšā, cik maksā reklāmas. Tā ir milzīgi, nenormāli liela nauda. Tas ir vienkārši nozīmē, ka tiek izgāzta vienkārši lieka nauda. Priekš kam par to maksāt? Re, kur es tev pastāstu par platformu, ka šeit var daudz izdevīgāk iegādāties tās pašas viesnīcas, kuras tu pēc Bookingā, nepārmaksājot. Un re, kur es tev pastāstīju, re, kur es esmu reklāma. Cik tagad, ja tagad man būtu, piemēram, jūs izliekt ārā Bookinga reklāmu, viņi maksātu kaut kādus 1000, ja? Es jums pastāstīju, principā pa brīvu. Bez maksas, jā. Jā, bet par to, ka es jums pastāstīju, man tomēr platforma arī maksā. Nu, bet tas ir cits stāsts. Jā. Jo tas nav obligāti. Tas ir apmēram tāpatās, kā, piemēram, ir Revolut karte. Jā, mēs varam šo te Revolut vai banka, mēs viņu varam izmantot un vienkārši izmantot. Jā, bet tur ir arī referālā saita un tur visādas vēl partneru programmas, kuras mēs arī drīkstam izmantot. Nu, ja mēs tās izmantojam, ļoti daudz šīs te partneru programmas, ne tikai Revolutā, tad mums arī šīs te kompānijas dalās ar kaut kādiem bonusiem un vēl kaut ko, jā. Tātad šajā gadījumā ir tieši tas pats, nekas cits. Jā, ir arī partneru programma, jo mēs esam tie, kas par šo te klubu stāsta tālāk. Jo kā tad jūs uzzinātu, ja mēs jums nepastāstītu? Nu, droši vien, ka jūs neuzzinātu, tāpēc, ka reklāmas šis te klubs nekur nedod. Kāpēc? Tieši tāpēc, lai neapaudzinātu šo te cenu un lai mums nebūtu nevienam jāpārmaksā. Lai mēs varētu ceļot izdevīgāk, lai mēs varam par to pašu naudu, es varu vēl kaut kur aizbraukt. Man ir 5000. Jā, vienkārši ekonomija. Es taču varu aizbraukt vēl kaut kur par to pašu naudu. Nu, tā kā tas ir tas, kas saistās ar viesnīcām. Jā, es Bulgārijā, ka bijām arī senāk caur Bookingu. Nu jā, ar Bookingu bija starp mūsu platformu Travel Advantage 90 eiro lētāk nopirkām uz tām 5 naktīm, jā, viesnīcu. Un atpakaļ man atnāca kaut kādi 536 tie travel kredīti, ko es varu atkal iztērēt uz nākamo viesnīcu vai pirkumu.
Tā kā arī tāpat starpība, jā, vai 500 € Nu, vai jā. 400 € viesnīca. Nu, tieši tā par to naudu tu gal galā var divreiz uz restorānu aiziet, par trīsreiz, ne? Tieši tā. Es esmu pat redzējusi 70% lētāk viesnīcām, bet tā pašā laikā es esmu redzējis arī 3%. Es arī tāds esmu redzējis. Ir, Tas ir. nenozīmē, ka tagad visām viesnīcām būs šāds te procentuāli atšķirība, ja? Bet man jau, piemēram, interesē tieši tās, kuras varu ekonomēt, kuras varu paņemt to viesnīcu pasties pa puscenu lētāk nekā Bookingā. Man tāda personīgi interesē. Jo tāpēc citi cilvēki saka, es tur pats sev varu atrast visekonomiskāko variantu, jābūt tādā viesnīcā, kur viņš ieiet un pēc tam, nu es zinu, kādas klases viesnīcās cilvēki meklē, jā. Un vēl ir tas, kad redz, cilvēks salīdzina, es izmantoju tikai to viesnīcu, vienu to. Nu jā. Nu, tad ir sarežģīti mums jums piedāvāt to viesnīcu, ko jūs tieši vēlaties, jo viņa varētu būt arī nav mūsu klāstā. Bet, ja jūs esat cilvēks, ceļotājs, kas vēlas tomēr ietaupīt vienalga, vai tā ir viena zvaigzne, divas, trīs, četras, piecas zvaigznes ir viss, kas piedāvājas. Jums vienkārši ir jāmeklē. Nu jā, bet šis ir ceļotāju klubs, nevis, nevis, ja cilvēks brauc uz vienu viesnīcu, viņš nav ceļotājs. Tas nav tas variants, kad jūs visu mūžu braucat, piemēram, tur Ēģiptē uz vienu vietu, uz vienu viesnīcu jau 10 gadus, ja, un citā viesnīcā vispār neesat. Nezinu. Un jūs pat nezināt, varbūt tā cita blakām ir 5 reizes labāka par to, kur jūs 10 gadus jau braucat. Ja. Un tā ir tā šaurā komforta zona, ja jūs vienu kaut ko forši ieraudzījāt, un visas neko citu vairs negrib. Tikai šito es varu gribēt tagad. Ja. Turpat blakām ir 10 reizes labāk. Ja? Un kāpēc jūs to nezināt? Tāpēc, ka jūs vienkārši baidaties. Jā, tas ir principā. Eksperimentēt. Jā. Eksperimentēt. Jā, bet man liekas, ka tā eksperimentēšana, tā nav eksperimentēšana, tā ir izzināšana. Man liekas, ka tā ir visforšākā, visinteresantākā lieta. Tas ir tāds bezmaz vai jāsdarbs, kā tagad šitien būs. Un tagad kā te nevis visu mūžu sēdēt vienā vietā. Jā, visu mūžu uz Turcijas vienu viesnīcu un visu mūžu uz Ēģiptes vienu viesnīcu. Nu, nē, tā arī drīkst darīt. Drīkst tā darīt, tas ir atļauts un droši uz priekšu, bet tad visas dzīves laikā uz vienu vietu braucot, pasauli tā arī neizzinās. Un tā arī nezinās, ka ir pasaulē tik daudz skaistas vietas, uz kurām mēs varējām aizbraukt arī vēl paralēli tām vienām viesnīcām, kas man tik ļoti patīk, kurām es esmu pieķērusies un iemīlējusies. Jo patiesībā vajadzētu iemīlēties visā mūsu skaistajā zemītē. Viņa ir pasakaini skaista. Malaizija, fantastiska. Nu, ne tikai Malaizija. Tā aizemē daudz ko, viss kaut kas ir skaists. Nu, katrā, principā jau katrā vietā ir kaut kas foršs. Piemēram, Eģiptē ir sarkanā jūra. Vienkārši es nezinu, tas ir kaut kāds. Es dēļ sarkanās jūras uz Eģipti braucu, tikai dēļ sarkanās jūras. Jā, nu katrā valstī ir kaut kāda odziņa, kaut kas foršs un kaut kas neatkārtojams. Un ir forši, kad mēs arī braucam un redzam to ar savām acīm, nevis tikai bildītēs. Tā kā tāda ir šī kluba būtība, dot iespēju visiem, kuri grib redzēt pasauli, un viņiem varbūt šīs iespējas nav tik, tāpēc, ka ļoti bieži cilvēki nebrauc ceļot, jo viņiem vienkārši nav par ko braukt ceļot. Ceļojumi ir dārgi. Nu, tad tas ir cits stāsts, ka šajā gadījumā viņš var ļoti niecīgu darbiņu izdarot, kompānija viņiem kā balvu iedos ļoti spēcīgas atlaides tām pašām, ja mēs skatāmies Life Experience, bet arī pašā laikā, ja viņš arī pat var atļauties tikai vienreiz gadā ceļot. Es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz cilvēku saka, man tikai vienreiz gadā ir atvaļinājums, es nemaz nevaru tā ceļot. Tad arī viņš var vienreiz gadā aizbraukt, un ja viņš šeit drusciņi pastrādā, nu tiešām minimāli, viņš var atļauties braukt nevis bez maksas, bet par nopelnīto, tā var pareizāk teikt. Jā, nu sanāk, ka viņš no savas kabatas nemaksās. Tas taču arī ir forši. Tāpēc šeit ir tā iespēja arī tiem, kuriem nav iespējas, nu, tīri materiāla apstākļu dēļ. Šeit ir tā iespēja, ka viņš var ceļot. Reiz gadā viņš var ceļot, ne no savas kabatas maksājot. Mēs nāksim nākošais par kluba piedāvājumiem, kas ir īpašie kluba piedāvājumi, kurus jūs arī nekur citur neatradāt. Viesnīcu jūs varat atrast, šeit ir tikai cenu atšķirības, jūs redzējāt, ja?
Bet, ja mēs skatāmies klubu piedāvājumus un life experience, kur mēs pagājušajā stāstījām, jūs citur neko tādu neatradīsiet. Tā ir šī te kluba pievienotā vērtība, kas nekur citur nebūs. Jā, un ir Ķerties cilvēki, kur, piemēram, saka, pie kāpēc man nākamā. jāmaksā kaut kāda kluba abonēšana, lai es tur aizbrauktu vienreiz uz kaut kādu life experience, kaut kādos konkrētos datumos? Kāpēc tu vispār tādu jautājumu man uzdod, ja tu domā, ka tikai tu drīkst aizbraukt uz life experience šajā klubā? Šajā klubā tu drīkst braukt da jebkur. Kur vien tev pašām gribās, mēs arī parādīsim par mākslīgo intelektu kādā reizē. Kur tev izplānos ceļojumu, tev nebūs jāsēž, nezinu, cik tur nedēļām ilgi pašam jāplāno. Jā, Nu tur jā, ir izies cauri piesāņoties. visām sadaļām. Starp citu, zini, kas tev vēl ir forši? Tev uzreiz var veselības aprošināšanu paņemt. Un tev uzreiz var paņemt pēc tam jau, kad es jau būšu uzspiedusi šeit jau to. Nu, man tās 9 minūtes laikam pagāja. To, kad es jau rekupērku, man arī piedāvās simkarti uzreiz, kas ir arī vienkārši kolosāls pakalpojums. Ja es aizbraucu uz kaut kādu citu valsti, es zinu, cik tur, piemēram, Turcijā ir ļoti dārgs internets. Ļoti dārgs internets. Un piedāvām, man ir jānopērk tā karte, ja es tur, piemēram, esmu uz kaut kādām tur, uz kaut kādu nedēļu. Karte jau pat par sevi maksā dārgi, un tad tur beigās sanāk, nu, tik neizdevīgi. Ja, šeit es varu nopirkt to karti par attiecīgo, par par tiem baitiem, gigabaitiem, par to daudzumu, par to konkrēto daudzumu, attiecīgi tur par 5 eiro, par 10 eiro. Ja. Nu, man ir uzreiz, ja viņš ir, nu, tur tie kodi būs jāsavad tajā sauc, nu, kā viņš tur savieno tev ar to. Tad, kad tu vienojies ar to internetu, tad tu prasa tos tur. Un visam tev ir internets. Vienalga, kurā vietā tu esi. Tas ir vienkārši arī kolosāli. Kolosāli atvieglo pasākumu. Jo es, ka, piemēram, braucu uz Eģipti, es esmu atslēgusi visus telefonus. Man nav vairs interneta, es esmu atslēgusi. Nu, priekš kam man maksāt par to, ko es neizmantošu veselu pusgadu? Ja? Es vienkārši nemaksāju, es atstāju tikai maksāju, lai es saglabātu telefonu numuru. Un es ierodos lidostā, un man nav ne internets. Nu, dabiski es pērku uzreiz to karti. Ja? Šeit, ja man, piemēram, būtu uh, šī te simkartīte, nu, viņa nav sim, viņa tā kā sim ir, bet viņa ir, nu, viņa tur savādāk strādā. Man uzreiz ir internets, man uzreiz momentāli tajā Eģiptē ir internets, un viņš ir arī kaut kādās 240 valstīs, tas internets, varam to internetu pieslēgt. Un super, jo man, piemēram, Eģiptē telefonā vispār internetu nevajag. Man ir mājās internets, un man pietiek ar to, ja, jo es strādāju no mājām. Un kaut kur apkārt, kad es turēju peldēties, pirmkārt telefonu līdzi neņemu. Tad priekš kā man to internetu tur vajag. Un tāpēc man to internetu pa lielam telefonā tur it kā nevajag, bet uz to brīdi, kad es iebraucu, un man nekā vēl nav, man viņu vajag. Nu, vienkārši foršs tāds. Tāds arī tāda fiška laba. Te ir daudz labas lietas. Tās pašas ekskursijas, par ko mēs arī kaut kad parādīsim, šeit maksās jums daudz, daudz lētāk nekā jūs ietu pie aģentūrām. Vienalga, kurā jūs tur vietā esat, vai Eģiptē, vai Turcijā, vai vienalga, kur tur, ja jūs uz kaut kādām ekskursijām ejat. Tāpēc, ka aģentūra atkal ņem savu uzcenojumu. Mums šeit ir patiešām bez aģentūras starpniecības cena. Arī daudz izdevīgāka. Tā kā skatāmies no griezumiem visiem, no tiem visiem plusiem, ko mēs šeit uz šīs te platformas varam saņemt. Parasts vienkārši ceļotājs, kuram vairāk nekas neinteresē, kā tikai ekonomēt naudu. Tā kā mēs turpināsim šo te sarunu un runāsim par mūsu foršajiem kluba piedāvājumiem, kur nekur citur jums nebūs atrodami. Varat paklausīties ierakstu no pagājušās svētdienas, kur mēs par Life Experience runājam. Un, ja kas, droši varat jautāt Gintai, Ingai, Agritai kaut kādas precizējošas jautājumus. Tāpēc, ka, ja pirmo reizi jūs klausāties, tad it kā kaut ko saprotat, it kā kaut ko nesaprotat. Tieši tāpēc esam mēs, lai mēs jums apgaismotu, izgaismotu visu un izstāstītu visu, kas jums interesē. Un lai jūs saņemtu informāciju nevis kaut kur no malas, kurš nav klubā un patiesībā kaut kur sagrābstīs kaut ko pa virsmu, bet informāciju, lai saņemtu no mums, tiem cilvēkiem, kuri esam klubā un kuram mēs patiešām varam jums dot šo te informāciju pilnu un patiesu un īstu, nevis kaut kur viena tante teica. Tā kā, ok, Tā. tiekamies pēc nedēļas. Paldies, kas skatījās, un čau!